Džimijs un Timijs ir 2,5 gadus veci seski, kas laimīgā kārtā nokļuvuši gādīgās rokās. Seskus es šausmīgi sen jau gribēju, vienam draugam manam bija, un tad es ieraudzīju, un man arī vajag. Daudz ko pa viņiem lasīju, gāju uz izstādēm, šausmīgi ilgi interesējos. Apmēram 2 gadus interesējos, tad nobriedu, ka vajag. Iegādājos savu pirmo sesku, bet, liktenis bija lēmis, ka viņš jau man aizgāja Vinsaulē, jo bija nepareizi pārotas slimības un vispārējais. Tieši tobrīd sesku mīļu klubā bija ziņas, ka 2 balti seski palikuši bez mājām. Un tā ir ar tiem seskiem, ka daudz viņus pamet, liekas, foršs dzīvnieks, viņš jūs tagad arī skatāties, viņi ir mīļi un forši, bet tiklīdz paņem sesku uz mājām. Un viņiem tā kā maziem bērniem, pirmās naktas nedēļa mēnesis jāpierūda, viņi taisīs trobeli un drausmīgi vienkārši neļaus naktīs gulēt. Noteikti nedrīkst ņemt sesku un turēt viņu tikai būrī. Seskam vajag brīvu telpu un iespēju paostīt svaigu gaisu. Un tā kā viņi kļūst vecāki, viņi vairāk pielāgojas tam saimniekam pašam patiesībā. Tā kā es, piemēram, ceļos no rīta uz darbu, viņi loģiski dzird jau, zina, ka modinātājs zvanīs, jau dzird, ka viņi sāk staigāt, vai modinātājs man nozvanīs. Un tad sēd brokastis, tad viņi loģiski nāk un prasa mums ēst. Ēdienkartē šie seski nav ļoti izvēlīgi. Ēd kaķiem domātu sauso barību, bet reizi nedēļā dabū pa paipalu olai un arī vistas gaļas fileju. Par seskiem mēdz teikt, ka viņi ir mantu vācēji, un Dats atzīst, ka tas atbilst patiesībai. Šitiem nav tik izteikti, viņi vairāk kārumus kaut ko tam līdzīgu nes uz vienu stūrītī. Džimijs ir kā mantiņas neaiztiek, bet Timijs viņam ir speciālās mantiņas, ko viņš paņem un nes viņas mētājas istabas vidū vai kaut kur stūrītī. Tad viņš aiznes viņus tur skapī uz īpašo vietiņu, un viņas visas atradīsies tur. Seski nav piemēroti tiem cilvēkiem, kuriem ir noslogota darba diena. Ar sesku ir jāņemas un jāspēlējas. Ir bijis tā, ka tad, kad es atnāku mājās, man bija ļoti skumīgi, teiksim, tur es atnāku sēžu kaut kā skumīgi. Viņām bija ienākuši klēpīti un tā kā mīļojuši man ienākuši vienkārši tā sēdējuši. Tas tā man sākumā likās dīvains, tā kā seska kaut ko saprot, bet viņi tomēr saprot. Viņi jūt, jo viņiem instinkts ir tā kā starp suni un starp kaķi. Džimijs un Timijs ļoti labi apzinās, kurš ir viņu īstais saimnieks. Tāpēc Dacis draugam nācies piedzīvot arī greizsirdības izpausmes. Ja mēs, teiksim, vakarā sēžam, skatāmies kaut kādu filmu, tas seski mēdz ielikt gultā un viņi iekūst viņam kaut kā, ne jau stipri, bet, tā kā, mēģinot iebēdēt viņu kaut kā tādā veidā. Seski lieliski pazīst skaņu, kad tiek atvērta kāruma buņģa. Prot arī paprasīt kāroto un pēc tam aiznest un noglabāt slēptuvē. Ir bijušas reizes, kad viņi tiek uz balkonu ārā, un tad tur skapī, kurās negribu, lai viņi lien, un tad sauc Timī, ko tu dari, un tādā dusmīgā balsē, ko viņš dara, viņš tajā pašā brīdī to beidz varēt, un vienkārši atnāk pie maniem. Džimijs un Timijs piedalās arī izstādēs. Viņi iegūši dažādus diplomus, gan par kuplāko kažoku, gan kuplākajām ūsām, un arī par labāko triku. Par savu baltā kažoka tīrību seski rūpējas paši, un īpaši mazgāti tiek tikai pirms izstādēm. Man atziņas vajadzētu griezt katru nedēļu, vai ik pēc 2 nedēļām, būtībā es pēc 2 nedēļām griežu, un jāter ir eausus regulāri. Kad sesks dodas pastaigās ārpus dzīvokļa, viņš kļūst ļoti uzmanīgs, osta dažādas smakas, un aste viņam piepūšas un kļūst līdzīga mazai eglītei. Mani sauc Dace, tas ir Timijs, tas ir Džimijs, jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds.